Sveiciens visiem, kuri ir tiešsaistē un kuri pēc tam skatīsies ierakstā. Noteikti ierakstā uz vairāk skatījumu. Šī reize mums ir tāda, ka virkne tādu lielo rakstu autoru mums dažādu objektīvu iemeslu dēļ pēdējā brīdī atkrita no dalības šajā zvanā. Līdz ar to pārsvarā būs pārstāvēti tā kā lasītāji un varbūt dažu autoru profesionālie kolēģi, bet pašus autors mēs visos sīkumos visiem rakstiem nevarēsim izvaicāt. Tātad, ko mēs šodien daram? Mums ir tā tradīcija atvērt Zvaigžņu debesu numurus dažas nedēļas pēc šī numura iznākšanas, un tagad mūsu paskastītēs ir atnācis 25. gada vasaras numurs ar tādu raksturīgo oranžu nedaudz krāsas pieskaņu, jo katram gadalaikam mums ir sava tāda tipiskā krāsa. Un tad mēs ielūkosimies, kas mūsu žurnālā ir iekšā. Tā, tad mēs varam pāršķirstīt mūsu numura saturu. Iziesim tā kā raitā gaitā cauri numuru saturam un iepazīsimies ar to, kas ir rakstīts. Pēdējās reizes mums ir arī tāda tradīcija, ka mēs aicinam arī kādu viesi pastāstīt mazliet savus iespaidus par jaunāko numuru, uzdot autoriem jautājumus, pakomentēt rakstu saturu. Un šajā reizē mūsu viesis ir Adelaides Universitātes doktorants Kārlis Šļumba. Sveicināts, Kārli! Sveiki! Jā. Tā, žurnāla elektronisko variantu es tev nosūtīju pirms dažām dienām, vai sanāca caurskatīt materiālus? Jā, es izgāju cauri dažus rakstus izlasīju tā normāli. Lielāko daļu tikai sanāca tā pārspēt pāri, par cik bija pāris dienas laika. Un es šobrīd ceļoju, jo, kā jau tu minēji, es dzīvoju Austrālijā un šobrīd esmu ciemojos Latvijā tikai. Jā, tieši tāds man bija sākuma jautājums, pirms mēs pārējām pie žurnāla satura. Es atceros, pirms vairāk kā gada, vai pat pirms 2 gadiem, mums bija tavs stāstījums Latvijas astronomijas biedrībā, un tur bija atspoguļot pieredze no Amerikas Savienotām valstīm, tur veiktajām studijām un dalības kādā kompānijā, kas ražo iežus priekš dažāda veida kosmiskajām simulācijām. Varbūt īsumā var pastāstīt, ar ko šobrīd nodarbojies. Jā, tas, ko tu minēji, pirms, 2 gadiem es prezentēju savu Amerikas pieredzi, kur tas man bija maģistra darbs, un tagad es darbojos doktorantūrā Austrālijā. Es patiesīšu to kameru. Kas tas tikai. Un mans pētījumu mērķis ir tā kā mēnesi regolītā pārbaudīt dažādus instrumentus, tā kā zondes, tādas, ko grūž zemē iekšā ģeologi vai... Cik labi viņas fiziski ieķerās tajā regulītā vai grīmā? Dažādi, jā, ir diezgan daudz dažādu jautājumu, kas saistīti, un, protams, daudzas lietas mēs nevaram simulēt, viņas gravitācija mums laboratorijā nemākam simulēt. Bet jā, tieši tā kā mēģinām, jo regulīts ir citādāks nekā smilts vai māls un tam līdzīgi. Un tad mēs mēģinām saprast un tos rezultātus arī pēc tam analizēt. Un, teiksim, ja es gribētu uzlikt uz kāda robota šo zondi, tad mēs gribam saprast, cik viņai būtu jābūt lielai, kādam diametram, ar kādu spēku būtu jāgrūž iekšā un tā. Tas ir pa lielam. Daļa eksperimenti ir izdarīta un daļa vēl tikai turpinās tas mans. Labi.
Jā, paldies par šādu ieskatu. Planetārā zinātne sanāk. Tā, nu tad mēs tagad varam tieši turpināt ar pašu žurnāla pārlapošanu. Kā ierasts, mums ir tāda sadaļa jaunumu īsumā, visus jaunumus neatstāstīšu, bet vēlos piezīmēt nedaudz vienu informāciju saistībā ar šeit labajā pusē esošo fotoattēlu, kur 3 cilvēki stāv uz jumta. 2 no tiem piedalās arī šajā zvanā. Nu, un te ir tāds interesants projekts, kas attīstās. Pirmais starts mums bija pagājušā gada rudenī. Latvijā uzstādīja pirmo Olaskai 7 staciju, kas bez pārtraukuma filmē debesi un reģistrē meteorus. Un tad mērķis ir reģistrēt kādu ļoti spožu meteoru, kas būtu bolīdi klasē, un arī potenciāli, kur ir kāds nokritis meteorīts, tiktu atrasts. Šāds tīkls ir vairākās Eiropas valstīs. Faktiski te tās valstu robežas īpaši lomu nespēlē, bet ir valsts, kur ir vairāk, piemēram, Vācija, Ungārija, Austrija, un tad ir valsts, kur to ir mazāk. Un tad Latvijā tagad bija viena stacija, kopš pagājušā gada. Šī gada martā uzlika 2. staciju, un tagad mēs ceram uz 3. staciju šī gada vasarā. Tad būs iespēja veikt tādu objektu triangulāciju. Ir arī Jaunzēlandē, Amerikas Savienotās valstīs tādi klāsteri ar šādām stacijām. Tā kā tas ir tāds interesants jaunums. Par pārējiem tad varētu varbūt jūs lasīt paši. Man jautājums Kārlim, ja tev ir jāveic šādu iežu citu planētu un citu kā kosmisku objektu iežu un virsmu simulāciju, vai ir iznācis tā reāli ar rokām pataustīt? Piemēram, dažāda veida meteorītus, tos laikam ir, ja, sanāca. Jā, meteorīts ir. Jā, bet varbūt mēnesis kādu iedi. Esmu pats atradis arī meteorītus, un esmu nedaudz strādājis ar meteorītiem. Un esmu bijis laboratorijās, kur strādā ar Bennu paraugiem un ar Hyugu paraugiem. Tie ir asteroīdi. Jā, tiem pieskarties nevar, tie ir gramos mērāmies vairākām sienām. Jā, tad teiksim tā, es esmu strādājis laboratorijā, kur man kolēģi ar to nodarbojas, bet paši man ar tiem, diemžēl, ar īstiem paraugiem nav nācies strādāt. Nu jā, lūk, Latvijā pēdējais oficiāli reģistrētais nokritušais meteorīts ir bijis pirms vairāk kā 130 gadiem. Nu, tīri no statistikas skatoties, nevar būt, ka šo laiku nekas tāds nav atkārtojies. Un, man liekas, ir diezgan daudz kādi akmeņi nokrituši virs Latvijas, bet ir tā sagadījies, ka tas nav piefiksēts, jo mums tagad ikdiena ir tā piesārņot ar gaismām un citām izklaidēm, ka tā bez vajadzības neviens apkārt neskatās un visi ir aizņemti ar kaut ko. Tādēļ tagad jāuztic ir kamerām, bet viņas ļauj diezgan labi triangulēt. Un mums ir laba pieredze no Vācijas, kur netālu no Berlīnes pagājušā gada sākumā izdevās atrast veselu lauku ar nobirušiem meteorītu fragmentiem. Tur, protams, bija labs faktors tāds, ka bija ziema, Zeme bija sasalus, un tie akmentiņi neiebira kaut kādā biezā zālē vai mežā ar zaļām lapām, kur viss diezgan ātri varētu pazust. Tā, tad mēs pārlecam tālāk, jaunumus neatstāstam. Tad iesaku izlasīt ir tāds raksts par Lofāra teleskopa pētījumiem. Lofāra ir tāds interesants teleskops, tas faktiski ir teleskopu tīkls, un tas, kā izskatās tā individuāla Lofāra novērojama stacija, nemaz neatgādina teleskopu, netipisku optisko teleskopu, netipisku radioteleskopu. Tas ir tādas tā kā
izskatās varbūt ir saules baterijas, kas ir novietotas regulāri, neregulāri, vai arī kaut kādas tāda kā mazi raidītāji, tāda antenas un viss. Un tas arī ir viens no tiem elementiem. Ir iznācis būt pie Lofāra teleskopa, varbūt Ventspilī, tur netālu no Ventspils Irbenē. Tu man jautā? Es varētu, varbūt jebkuram pajautāt klātesošam, kurš ir bijis, varbūt kāds ir iespējas. Es esmu bijis, bet pirms, tad, kad vēl būvēju, neesmu redzējis, ka kāds pabeigts. Jā. Pabeigts ir vienkārši pilnīgi. Tagad ir visas antenas, tad vēl bija tikai dažas. Vienīgi tagad skatāmies to bildi, tad droši vien, ka ir vērts, ka tur ir tās antenas arī ar kaut ko apsektas. Tad, kad viņas vēl veidoja, tad varēja paskatīties, kādas viņas izskatās. Būtībā maziņi dipoliņi. Pa kreisā pusē tās ir zemākām frekvencēm, un līdz ar to viņas faktiski ir drusku lielākas. Droši vien vērts ir to paskatīties tūmā vienkārši, lai gūtu zinām iespēju. Bet būtībā, ja esat redzējuši antenu laukus kā tādus, teiksim, metru diapazonos vēl kaut kur, tad būtībā tas ir drusciņi augstākām frekvencēm pamazinā tās pašas idejas variants, sajūgts kopā atsevišķi antēnu elementi un veidots antēnu lauks un pēc tam ar interferences metodēm apstrādāts. Un par cik tagad tas notiek jau ar digitālām metodēm, tad, protams, tas viss tiek digitalizēts. Faktiski šis ir arī tāds viens no tiem radioastronomijas interferometrijas piemēriem, ka tas spēks ir iekš tā, ka ir atrodas tās antenu grupas dažādās geogrāfiskās vietās un ir ļoti precīzi gan laika reģistrēšana, gan pēc tam arī ir vajadzīga spēcīga pēcapstrāde, datoru jaudas, lai varētu izvilkt ārā tos novērojama rezultāts. Te jau ir it kā divi diapazoni, viens ir, kad jāsumē arī šādām metodēm kopā katrs atsevišķs antenas, kurai nav izteikti virziena darbība, dati, un pēc tam katra atsevišķi Lofāra dati ir jāsumē kopā ar VLBI metodēm jau jaunā piegājienā, kur cits stacijas jau atrodas citās valstīs projām. Kaut arī šī stacija var darboties, protams, arī autonomi, tikai viena pat arī, un arī tādi darbi ir bijuši. Atcīmredzot, ja ir zemes frekvences, tad ir ļoti būtiski, lai tomēr būtu gara bāze, lai tiešām būtu interferometrija ar tālām citām stacijām. Tas, starp citu, varētu būt labs temats kādai astronomijas biedrības sanāksmei ielūkoties detalizēti, kā tad īsti strādā Lofāra antenas. Jā, es vēl pie tiem Lofāriem, ja drīkst. Jā. Tas, kas man arī liekas te interesanti, ko varbūt cilvēks, kā uztver, pirmais ir optiskais, bet šis te ir radioviļņi, ko mēs ar acīm neredzam, un kad viņi ir ļoti jūtīga antena, un tās antenas patiesībā, ka viņas tā kā iestatīts, ka viņas speciāli modulējot, viņi spēja arī to virzienu mainīt. Un tur rakstā bija salīdzināts tas, ka šo te ionosfēru, bet pētot, ka to mēs varam iedomāties kā tādu ūdeni, kas burbuļo, un ja mēs skatāmies uz gultni caur to burbuļojošo slāni, tad mēs redzam to slāni, viņš mainās un tādā, tiek izkropļots. Un šī gadījumā arī tas tā ionosfēra visu laiku burbuļo, un ja mēs mērām ar GPS, GNSS precīzos mērījumus, tad mums tas attālums mainās tur vairākos centimetros atkarībā. Un viņi ar to ionosfēras modelēšanu, ja mums ir precīzs modelis, mēs varam tos mērījumus uzlabot telpiski pa daudziem centimetriem, teiksim, tur ir atkarībā, kad ir
tās vētras, ionosfēras, tad mēs vispār nevaram mērīt neko ar tiem GPS. Un tas būtu arī tas, ka tas ir tas praktiskais pielietojums, kad šī sfēra arī ikdienā mērniekiem vai precīzai navigācijai vai vēl kur izmantot GPS ir svarīgi, ja mēs runājam par centimetriem. Un otra ir tā, ka mēs varam pētīt galaktikas, tā kā tur ir no vienas galējības līdz otru, teiksim, no ikdienas lietām līdz galaktikām vai šīm te tādām, kvazāriem vai visu, ko mēs varam pētīt, tā kā viņai plašs pielietojums. Un tiešām, ka tas ir tīklā Ventspils lofāri, un ko vēl es esmu redzējis, to lofāri aizbrauc meklēju Olštinā, Polijā, skatījos, tur viņi ir pļavā, un tur pilnīgi ir tādā nekurienē, tad salīdzinot ar Ventspils lofāru, tad tā izskatās ir ļoti civilizēta un sakopta. Tur viņi bija zālē aizaugusi, bet strādā. Tā kā, jā, tas tāds komentārs. Jā, tā ir labi īstenībā piebilde par to, ka mēs varam runāt ne tikai par tālām galaktikām, bet arī par GPS signāla precizēšanu, atkarībā no tā, kāda ir ionosfēras apstākļi. Tā, tad te ir tāds viens raksts par planetāriem miglājiem. Tagad man ir jāapskatās, vai mums ir, vai mums ir autors. Nē, autors mums nav pievienojās. Tā, varbūt mūsu viesim ir kādi komentāri, ieskatoties šajā rakstā. Jā, Kārlis Puķīns bija man astronomija mācīja, tā kā viņš šobrīd Latvijas, es nezinu, vai šobrīd vēl, bet gan jau viņš ir Latvijas universitātē mācīja astronomiju, un es izlasīšu to rakstu. Jā, tas, ko es domāju, ka, piemēram, man diezgan bieži nāksies dzīvē stāstīt cilvēkiem par astronomiju. Es pat burtiski pirms pāris dienām savu brālim stāstīju tieši par planetāriem miglājiem. un vienmēr man nākas tā kā ļoti trivializēt lietas, lai es viņu varētu izstāstīt. Un tas, ko īstenībā mums mācīja skolā, tas, ko vajadzētu pārrakstīt, bija ļoti triviāli. Varbūt ne ļoti triviāli, bet tas ir skaidrs, ka tā reālā bilde, kā varētu, ka tiem planetāriem miglājiem varētu mainīties, rasties dažādos veidos. Nevis tikai nometīt vēl vienā veidā. Man jāpiebilst, ka te varbūt tieši pie šī raksta nav tik daudz tādu izteiksmīgu attēlu klāt, bet savulaik, tad, kad Hubble'am bija ļoti daudz dažādi interesanti attēli, man liekas, ka viena no krāšņākajiem tieši Hubble kolekcijas attēliem bija dažādi veidi planetārie miglāji, kas bija, protams, iekrāsoti bieži vien nosacītās krāsās, bet tie ļoti bieži izpelnījās statusu būt kā astronomijas dienas attēls vai bija drukāti arī uz plakātiem. Tā kā tie ir tādi arī vizuāli skaisti objekti, kas ļoti labi izskatās. Tā, mēs lecam tālāk. Jā, Ilgons mums nav uz vietas, un es arī biju domājis, ka mums Raitis, mūsu tieši kosmisko lidojumu eksperts, mūsu redkolēģijā varētu komentēt par kosmisko lidojumu perspektīvām šo rakstu. Bet ir tāds interesants jautājums, jā, vai vienmēr ir nepieciešams, lai cilvēks personīgi lido kosmosā. Un te varbūt tieši, ja mēs jautājam Kārlim, kuram ir tāda praktiska pat saskarsme ar tādu jautājumu, kāda ir apstākļi uz mēnesi, tieši uz mēnesi virsmas, kāda ir tie ieži, smiltis, regulīts, kā mēs viņu saucam. Vai šobrīd ir aktīvi tiek izskatīts tas, ka cilvēkiem tur jābūt, vai tomēr pamatā ir runa par automātiskajām stacijām?
Jo cilvēks ap sevi rada ļoti daudz virkni problēmu. Ir vajadzīgs dzīvības nodrošināšanas sistēmas, lielāki gabarīti kosmiskiem aparātiem un tā tālāk. Jā, tā kā, teiksim, mana pētniecība ir doma tieši priekš robotizētā aparāta. Un man personīgi šķiet, ka roboti var izdarīt ļoti daudz, bet pat, ja roboti varētu izdarīt labāk kā cilvēki, tāpat cilvēkiem tas būtu jādara, jo tas taču ir tik interesanti. Roboti, bet, protams, ka man kolēģi, ko pēta tieši būvniecību uz mēnesi, tieši arī arhitektūru un tam līdzīgi. Un tā galvenā ideja ir, ka ēkas un visu infrastruktūru uz mēnesi, pieņemsim, uzbūvētu tieši roboti un priekš cilvēkiem, un pēc tam cilvēki tur varētu doties un tā kā uz to, pieņemsim, mēnesi bāzi. Jā, tā doma ir, vispār izklausās laba, bet man pašam, pieņemsim, citreiz izveidojot vienkārši tādu malkai nojumīti, tur saliek vairākus stabus, sastiprina kārtīgi, tur vajadzīgās vietās sanaglo, saskrūvē un uzliek jumtu. Es tā vienkārši iedomājos, lai to izdarītu robots, cik tam ir, tomēr, būtu jābūt sarežģītam par tādām elementārām lietām, ja tur kaut kas neiet kārtībā kopā, kā to atrisināt un izdarīt. Tur laikam tiešām uz kaut kādām modulārām sistēmām jāiet, ka roboti tikai saskrūvē, bet nevis no kaut kāda piegādāt lokšņu materiālu, nozāģē vajadzīgo gabalu, izgriež visu, salīmē, sametina. Bet ja robots to var izdarīt kādā rūpnīcā, un rūpnīcā viņi to dara no lokšņu gabalu, tad es pieļauju, ka viņš to var izdarīt arī uz Marsu un Mēnesi. Jā, tikai tad tā pusrūpnīca jāizved. Tas ir atsevišķs jautājums, jā. Bet šeit ir tas moments, ja runājam par cilvēka būšanu attiecībā pret robotu, tad cilvēks kā jebkura dzīva būtne un jebkura dzīva radība, augi, dzīvnieki, pētiķi, arī gal galā cenšas iespiesties jebkurā vietā, kurā vien viņi spēj un var iespiesties. Viņu izplatības areāli nosaka viņu iespējas atrasties konkrētajās vietās. Tad tikko cilvēkam šāda iespēja būs gan uz Mēnesi, gan uz Marsa, tā viņš tur arī atradīsies. Jā. Jo vienkārši viņš tur gribēs un iespraust savu karogu. Nē, tā ir. Skaidrs, ka ir cilvēkam dabā ir tāda pirmatklājēja arī loma. Varbūt ne katram individuālam cilvēkam, bet cilvēkiem kā tādiem, jā. Es savā laikā paskatījos uz Marsu, viens tāds attēls, kur ir redzams viens tas nolaižama aparāta atlieka, kas bija nomests nost, ekrāns nomests nost. Mazā mētājās vienkārši kā metāla lūznis vai plastmasas lūznis. Un tad es tā pirmo reizi tā padomāju, jā, mēs jau esam piedraņķējuši visu Zemi, tagad ķeramies pie Marsa jau. Jā, arī tas, jā, skaidrs. Tā ir tādi blakus efekti. Tā, ejam tālāk. Tālāk ir Raita raksts par to, kā turpinās eksperimentālie lidojumi Starship raķetēm un kas pēc tam varbūt arī krīt lejā. Šeit neatstāstīsim, tad tā ir faktiski mums tāda kā rakstu sērija, kronika veidojās par šiem eksperimentiem. Tikai jautājums, varbūt Kārlim ir iznācis arī vērot kādus starts. Man liekas, pilnīgi droši. Tagad es dzīvoju Floridā, es ļoti daudz raķešu starts redzēju. Bet ne Starship, jo Starship šauja no Teksasas. Jā. Un kāda ir tā sajūta
vērojot, vai tiešām ir tā, ka visa zeme dārda, tā, ka, pieņemsim, tas Falcon 9 ceļās, vai nav tik traki? Ir atkarīgs ļoti no raķetes. Ja viens ir parastais Falcon 9, tad viņš paņem aizlidojumi un viss tur. Bet ja ir, pieņemsim, Falcon Heavy vai arī Falcon Heavy vissmukākie, ko skatīties, jo... Falcon Heavy sanāk 3 Falcon 9 salikt kopā. Jā, un 2 sāni, tā kā 3 kopā, un vidējais netiek izmantots vēlreiz, bet sāni atdalās un turpat vēl nolaižās, un to visu redzi. Tas SLS, jeb Artemis 1, to es arī redzēju, tas bija ļoti iespaidīgs arī. Un tur tiešām bija tā, ka mēs pat no gandrīz 10 km attālumu skatāmies. Bet tur, tā kā tā skaņa atnāk, tur ir tā, tas ir ļoti iespaidīgi. Jā. Laikam par tādiem iespaidīgām skaņām arī stāsta no Ariane nesēja raķetēm, faktiski no tām smagajām, nesēja raķetēm, tā kā. Tā, tagad jau tie Falcon 9 tiešām kā autobus kursē turpu šurpu. Tā, labi, tad mēs ejam tālāk. Tad mums ir tāda neliela kronika par to, kas mums bija kādi notikumi. It kā jau nekas sevišķi liels, bija tāds, varētu teikt, vidēja apjoma saules aptumsums šī gada martā, un tad pie Latvijas universitātes bija arī neliela demonstrējuma, kur bija sapulcējušies interesanti, un tur notika arī astronomijas skolotāju seminārs. Un tad, faktiski dažādos veidos varēja caur filtriem, caur projekciju, caur tādu datorizēto mazu teleskopiņu vērot sīstāru. Tā kā tie bija tādi dažādi novērojumi. Un tad mūsu tālākā interese ir nepārāk tālu, bet doties nākamā gada augustā uz Spāniju. Tur būs pilns saules aptumsums. Daži jau mēģina izmantot iespēju aizbraukt uz katru pilno saules aptumsumu dažādās pasaules malās. Tad Eiropā viņi nav pārāk bieži, bet tad nākamā gadā mēs izmantosim. Jo Latvijā tajā laikā būs 0,8. Tā arī varbūt nekas pārāk iespaidīgs, kaut gan saule būs kā tāds sirpīts. Uz kurien taisās braukt, viņš vispār būs ļoti zemu. Viņš būs zem, jā. Tad skatāmies dažādas vietas Spānijā. Jā, bet tik zemu, kad... Spānijas rietumu daļā ir iespēja, ka tur būs diezgan mākoņains, savukārt austrumu daļā saule būs zemāka. Tāpēc tur tiek skatīts, ka varbūt ir kāda kalnu, kāda nogāze, kas ir vērsta pret rietumu pusi ar tādu izdevīgu skatu. Tas šobrīd ir tāds variants. Ir virkne kandidātu vietu, jau tādas izpētītas kartas. Jā. Vai Kārlim arī ir sanācis pilna aptumsuma vērojumi? Nē, man nav paveicies. Tas vēl ir to-do sarakstā, ja? Kā saka, jā, darām. Es daļējos esmu vairāk skatījies, bet man ir arī manam teleskopiņam arī ir saules filtrs, un kas, lai varētu skatīties. Pirms pāris gadiem skatījāmies pat Latvijā, bet nav izdevies man pilnu redzēt. Ja nemaldos, 27. gads varētu būt tā vērts, varētu braukt jau uz Luksoru un skatīties, gandrīz vai zenītāk. Jā, tur arī tas, ka šķiet, laikam tas bija visilgākais no pēdējā 10 gadēs notiekošajiem. Un ļoti ieteiktu tiem, kas nav redzējuši filmu, tas ir atšķirība ir ļoti būtiska. Jā, es aizlekšu, tagad pārlekšu, neievērojot secību. Man liekas, pieminēšanas vērts ir šis attēls, kas mums ir patvērumu nopublicēts. Mūsu tāds arī zināmais astronomis amatieris Mārtiņš Šeiholts ar ūdeņraža alfa filtru ir iegūs šādu lielisku attēlu, kur ir saules aptumsums. Var redzēt, ka mēnesis virsma nav ideāls aplis,
ka tas loks ir ar tādiem robiem. Un tie robi ir tie mēnesi kalni, acīm redzot. Un var redzēt arī dažādas protuberances un spožāks un tumšāks apgabals uz pašas saules. Tā kā šis ir tiešām tāds interesants attēls iegūts. Tā, tad mēs varam palikt atpakaļ. Pareizā secībā es pārlecu pāri, te ir nevis astronomi šajā reizē matemātikas uzdevums, kas ir jārēķina, tad to jūs variet, jūs vai kādi citi var pacīnīties un paresināt. Mēs laiku pa laikam iesakam kādas interesantas vietas, kas saistās ar astronomiju, kur ir kāda observatorija vai planetārijas Latvijā, Baltijā, Eiropā un tālās zemēs. Šoreiz ir no Vācijas. Te varbūt Jānis var pateikt, cik sarežģīti turp ir nokļūt. Runa ir pa Potsdamu. Vai šī ir tāda slēgta teritorija, vai ik viens var aiziet? Dažos vārdos. Jā, tur teritorija ir pieejama, un tā kā te arī rakstā teikts no 9 līdz 4, bet iekļūst ir jāreģistrējās, bet aizkļūšana, ja ir Vācijā, Berlīnē, tad jābrauc ar vilcienu uz Potsdamu, un tad var skatīties vai to vietējo autobusu, vai iet ar kājām, tā kā iebraucot Potsdamā pa kreisi. Un tad tas interesantākais, tas Einsteina tornis, Einsteina turn, un tad iznāk, lai to apmeklēt, ir jāšķērso visu parka teritoriju, un tur arī zinātnieki strādā, un ikdienā arī tā darba vieta, un tad tie skaistākie skati, kas te Astrofizikas institūta observatorija, kas arī vēsturiski ir, un tā saistība, cik lielā mērā tas ir tas Einsteina tornis, tur arī šobrīd notiek saules novērojumi, bet cik lielā mērā viņš ir saistīts ar pašu Albertu Einsteinu, tas ir izlasāms tajā astrovietas aprakstā. Jā, atstāsim arī lasītājiem. Jā, nevar visu. Jā. Jo, man liekas, Potsdam bija nepilnu pusstundas braucienā no Berlīnas centra. Jā, tuvu. Jā, tuvu. Tā, un tad mums ir tā kā pirmais no vairākiem iecerētiem rakstiem par tādiem tā kā diezgan elementārām varbūt lietām, kas ir zināmas, bet tas ir sadarbībā ar Ieskaties LV, tādu internetu vietni, kas palīdz iegādāties dažādas teleskopus un citu optiku tīri par to, ko var novērot. Un šajā gadījumā tie ir tās raksts par to, kādi ir Saturnam gredzeni. Un tad attiecīgi var savu optiku mēģināt izmantot, lai kāds no tiem novērot. Tā, to mēs arī atstāsim lasītāju ziņā. Tā, nākamais ir manējais raksts. Te es atskatos uz to, ka kādas tā kā ir bijušas aktualitātes pēdējā gada laikā saulespulksteņu jomā. Viens tas, ka Latvijā ir tādi 2 publiski apskatāmi saulespulksteņi parādījušies. Abi 2 ir muzejos, viens ir Aizkrauklē, otrs ir Saldū. Un viņi ir mazliet atšķirīga veida, bet abi rāda vietējo, jeb šo saules laiku. Tas viņiem tāda kopīgā iezīme. Un abi 2 ir saistīti ar vēsturi. Viens ir ar tādu senvēsturi, ar 15. gadsimtu, un otrs ir ar 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumu, kad dzīvoja Jānis Rozentāls un Elija Forsela. Un tad vēl ir tāda papildus lieta, ka saulespulksteņu interesanti ir izdomājuši, ka ir nepieciešama arī saulespulksteņiem veltīta diena. Mēs zinām, ir dažādas tematiskās dienas saistībā ar skriešanu, ar laimi, ar banāniem, hamburgeriem un ar ko tik nav saistīts, bet pieņemsim, saulespulksteņiem nav savas dienas. Un tad ir tāds priekšlikums to definēt pavasara ekvinokcijas datumos. Jā, man ir tāds jautājums Kārlim, vai esi daudz saulespulksteņus redzējis Austrālijā tagad, kur
sanāk būt. Vai tā, ka es ļoti daudz ceļoju, un es vispār redzēju daudz salas pulksteņus, bet vai Austrālijā tā nenāk nekas atmiņā, diemžēl? Vismaz man ir tā, ka no Austrālijas tas tā kā iespējīgākais moments ir tas, ka jau saule kustās tā kā otrā virzienā. Un līdz ar to arī saules pulksteņa ciparnīcas ir organizētas pretējā virzienā. Un sanāk tā, ka tā ir tāda uzskatāmākā atšķirība, ko parasti var ievērot tie kas seko līdz saules pulksteņa zīmējumam. Bet jā, gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē tur arī ir saules pulksteņi. Tie senākie ir tādi, kas ir izgatavoti savulaik Lielbritānijā, un tad viņi ir speciāli aizgādāti uz turieni. Bet, protams, pēdējā laikā, pēdējās 10 gadēs, tur ir ļoti arī sava saules pulksteņa kultūra attīstījusies. Tā, labi, tad mēs varam virzīties uz priekšu. Izrādās atkal nākamais rakstīņš, kaut kāds man jāpiesaka, ir tā, ka Astronomijas biedrība šī gada pavasarī organizēja tādu konkursu par astronomisko attēlu pēcapstrādi. Un tad tur tā nosacījumi bija tādi, ka dalībnieki varēja paņemt failu, kurā ir iekšā vairāk kā 100 attēlu, kurus vajag grēdot, jeb kā saka, stacking. Un tad bija piedāvāts dažādos veidos pēc saviem ieskatiem sagrēdot, un te mēs redzam, uz katra attēla ir viens tas pats objekts, Ziemeļamerikas miglājs, bet viņš ir it kā dažādi iekrāsots. Un mēs redzam, ka uz viena arī ir vairāk zvaigžņu, cita ir mazāk zvaigžņu, un tas viss atkarīgs no pēcapstrādes. Un tad mums bija tāds konkurss Izvelc debesu pērli, kur mēs aicinājām dažādā veidā apstrādāt šos attēlus. Pamata komplektu bija ieguvis Juris Seņikovs pirms kāda laika, bet tā grēdošanas priekšrocība ir tāda, ka katrs var pielietot savus kritērijus, algoritmus, izcelt kādas īpašas detaļas vai viļņu garumu un tad radīt tādus interesantus attēlus. Tad iespējams mēs arī nākamgad arī varētu atkārtot līdzīgu konkursu, kas ir tāds tā kā treniņš, ja praktikums sacensībā, cik labi var apstrādāt attēlus. Te jautājums, vai tev arī ir iznācis kaut kā darboties ar attēlu pēcapstrādi? Jums ir kaut kādas kosmiskos tieši attēlus pēcapstrādāt? Man ir tikai studiju procesā. Kad Amerikā studēja mums astronomiskos attēlus apstrādes kursu bija un mācījāmies visu tās lietas, bet nekad tā arī. Mums arī bija kā kursadarbs bija jāuzraksta proposals, lai dabūtu laiku observatorijā citam kursam. Tā kā man it kā ir uzrakstīt gatavs pieteikums, tikai vajag aizsūtīt, bet es tā arī to nekad neesmu izdarījis. Jā. Es drīzāk novirzījies, esmu bijis no astronomijas vairāk planetoloģijas virzienā, tad tā sanāca. Jā, šeit mums tas interesantākais apsvērums, tā kā diskusija objekts bija tas, vai mums pieļaut mākslīga intelekta tādu iesaisti. Skaidrs, ka tagad daudzās programmatūrās tas jau ir iebūvēts iekšā, tā skaitā arī astronomiskās, piemēram, tāda lieta kā noņemt zvaigznes nost. Tad viņas tā kā ar kaut kādu algoritmu noņem nost, bet, ja to zvaigzni noņem, tad tur tā vietā neparādās melns tukšumiņš. Tas ar kaut ko tiek aizpildīts, tas kaut vai mazais pikseļu kopums. Un tad arī tur ir tāda minimāla apstrādes algoritma, kas jau balstās uz to robežu, kas ir dabīgs, kas ir reāls un kas ir mākslīgs. Ja? Tad šeit mēs nepieļaujam piezīmēt klāt kaut ko tādu, kas vispār neeksistē, bet ir kaut kādas tās pieļaujamās robežas, kuras šādās pēcapstrādēs atļauj. Man liekas, ka turpmāk būs tieši arī šāda tipa jautājumi arvien būtiskāki, jo izplūdīs robežu, kur ir
kas ir reāls un kas nav. Tā, tālāk ir nākamais ir, jā, tāds raksta noslēgums par bolīdu novērojumiem Latvijā. Un te ir balstīts uz dažādiem vēsturiskiem fiksējumiem un gan atsliecinieku stāstījumu, gan arī ir no periodikas atrasti materiāli. Tāds ļoti labs vēsturisks atskats, kas to vien tik liecina, ka ja tie bolīdi ir bijuši virs Latvijas, tad jau kaut kas varbūt arī ir nokritis. Tā vēlreiz apstiprinot to domu, ka gan jau kāds meteorīts arī varētu būt kaut kur bijis. Tā kā pašam bolīdi, es saprotu, meteorītus esi atradis, bolīdus arī esi redzējis kāds spožs? Bolīdus esmu redzējis tikai bērnībā. Bet varbūt par to pašu tēmu. Tagad, kad bija izkrist no galvas, kā sauc to meteorītu lietu, kas ir pēc novembra beigās. Tāda Leonīdas ir 18. novembra. Jā, un tieši tajā maksimumā mēs gribējām aizbraukt Austrālijā uz tādu riktīgi tumšu vietu un skatīties. Un mēs aizbraucām un kaut kādas 2 stundas sēdējām un nevienu neredzējām. Es biju tik ļoti vīlies. Tieši saistībā ar Leonīdām tur ir tāda īpatnība, ka ap 99. gadu šķiet bija tāds 33 gadu maksimums, un tad viņas lēnām izdziest, un man liekas, šobrīd neviens par Leonīdām kā pa intensīvu plūsmu vairs nerunā, bet bija diezgan labi fiksēta aktivitāte 1966. gadā, un vēl tieši ar to 33 gadu ciklu arī atpakaļ skatoties vēsturē, tā kā mēs varam gaidīt ap 32. gadu šķiet varbūt atkal, bet šobrīd tiešām, jā, tas nav tāds perspektīvas variants. Tā, tad mums tāds neliels rakstīņš par visiem izmēriem, neatstāstīšu. Tā autore šodien ir apslimusi, nevar piedalīties, bet, tā teikt, varam to atstāt atsevišķā. Tā, un tad mums ir tāds raksts galaktika vai galaktika, un man šķiet, ka mums autors ir klāt. Varbūt Vents varētu iepazīstināt īsumā par to, kas tur ir. Labdien! Jā, mans mazais rakstīņš tā tad ir veltīts drīzāk astronomijas terminoloģijas jautājumiem par jo reizēm rodas jautājumi par to, kādēļ mēs vienas lietas saucam tā un kā nekonsekventi, un citas atkal tā nesaucam. Šai gadījumā runa bija par galaktikas jēdzienu. Tā reizēm galaktika, mēs saucam par galaktikām vienkārši konkrētus visuma objektus, un reizēm mēs sakām galaktika ar lielo burtu, un tad šeit ir skaidrojums, kā tas vēsturiski ir cēlies, ja, ka šis ir tas gadījums, kad sākumā nosaucam to, kas ir mums tuvākais un par ko mēs domājam, ka tas ir vienīgais, un tāpēc dodam tām īpašu vārdu ar lielo burtu rakstītu, un pēc tam izrādās, ka mēs tā sacīt nebūtu neesam vienīgie. Un tad tas šķiet visai pārsteidzoši, jo vēl pirms 100 gadiem ļaudīm šķita, ka pilnīgi jau pietiek, tā, ka bija saprasts, ka šeit mums debesīs ir redzami tie miljardi zvaigžņu, ja, un ka tas arī varētu būt tas visums. Un tad izrādās, ka tie ir miljardi zvaigžņu vienā no miljardiem galaktiku. Un tad tas jau kļūst tā pavisam traki, ja. Tad ir grūti aptvert, kur tad mēs īsti dzīvojam, un vai tas vispār ir reāli, bet acīm redzot ir. Un tādā veidā tad arī lielā viena galaktika, kas ir piena ceļš, šī piena ceļa galaktika pārvērtās daudzās galaktikās, ja, kuras tad mēs rakstām ar mazo burtu. Tā, šis vēsturiski valodnieciskais apskats pārējo lasīsiet paši. Jā. Labi. Tad mēs varam apstīties, kas mums vēl ir. Tad mums ir arī tāds atskats, ko Ilgons ir sagatavojis
par Rīgas planetāriju vēsturi. Nu, te ir tādi dažādi interesanti fakti. Nu, te varu tiešām tāds interesants jautājums, vai mūsdienās ir nu, tā, nu, jēga iet uz planetāriem, vai kaut ko mēs varam iegūt no planetāriem, jo nu, tā ir ierasts, ka vēsturiski daudz ir bijuši tajā planetārijā, kas bija atradies Pareizcīgo katedrālē, tad pēc tam planetārijas no turienes devās prom, bija sapakots, izformēts un jau bija fiziski zaudējis savu spēju darboties, bet pie jauna mēs īsti netikām, izņemot tādus nelielus skolas izmēra pie portatīvos planetārijas. Bet ko mūsdienās īstenībā planetārijas dod? Varbūt ka es nezinu, kāds no klātesošiem var izteikt viedokļiem. Mūsu viesis, pieņemsim, vai Kārlis ir apmeklējis planetāriju, un, ja ir, tad varbūt kāda ir iespaidi? Jā, man īstenībā ir trausmīgs stāsts par planetāriem. Floridā es biju astronomijas brīvprātīgais, un mēs devāmies uz planetāriju, un mēs ierodamies, un tur viss rītīgi smirti. Un mums saka, tas cilvēks, kurš tur, ka kaut kādas 8 stundas visas skolā esot sēdējuši tajā telpā, jo bija apšauda tur. Bija slēpušies. Jā, tā bija tā kā slēptuve, jā. Bet tā telpa ir diezgan milzīga, kādiem cilvēki varētu sajūt. Tiešām, sasēsties, 200 sēdvietas. Tad liela telpa. Interesanti bija, bet tā vispār man šķiet, ka ar mūsdienu gaismas piesārņojumu, ka tu īsti zvaigznes nekur neredz. Tas planetārijas ir ļoti laba lieta, kur tev var parādīt tās lietas, ko tu varētu redzēt, ja tu būtu tumšā vietā ar teleskopu. Nu jā, mūsdienās jau daudz ko izmanto planetāriju arī, lai tādu tā kā 360 grādu kino, tādas tā kā dokumentālās filmas vai ko rādīt, un citreiz nemaz līdz tām zvaigznēm netiek. Skaties, ir seans par baktērijām, tad seans par mūža mežiem, tad par vēl kaut ko, un tad ir, tā, skaties, kad tad īsti tās arī zvaigznes rādā, jā, tur 2 reizes dienā ir kaut kas arī par tām astronomijas lietām. Tā kā arī tāda redzēt. Tā, jā. Tad mēs varam tā kā te pārlikt pāri. Te ir diezgan interesanti apskatīties, kas un kā ir, un tad mēs arī nonākam pie žurnāla noslēdzošās daļas, kas parasti ir tāds īsts ieskats par to, kā vasaras mēnešos, kas ir gaidāms pie debesis, un kas būs ar planētām. Protams, ja parādās kā negaidīta komēta, tad tur jāsako līdzi ar operatīvākiem ziņu līdzekļiem. Un ar to arī mūsu numurs noslēdzas. Tā, varbūt ir kādi vēl vispārēji komentāri jums klātesošajiem? Varbūt vienīgi gribētu piebilst, ka planetārijas pašlaik, un man šķiet, ka vismaz Latvijā lielākais publiskais planetārijas šim brīžam ir Ventspilī. Jā, un tas ir skolēnu jaunvadas namā, laikam, tā. Jā, viņš, varētu, es pat tagad nepateikšu, kā tas nams īsti saucās. Jā, tā, labi. Bet tas planetārijas nav nekādā veidā saistīts ar šo te vēsturi iepriekšējo instrumentiem, kas tur bija gājis no rokas rokā. Tas jaunais ir digitālais planetārijas. Tas ir digitālais, jā. Tas ir digitāls projektors, bet tie vēsturiskie, kas tie aprakstīti, ir tie analogie, klasiskie CAIS firmas planetārija pamatā. Tur ir kā interesanti arī ir astronomija, tā kā kultūra vēsturiskā aspektā šeit parādās, kā tie planetāriji bijuši vienā politiskā sistēmā, otrā, un kas ar viņiem ir noticis, un kad tas ir izmantots kā kaut kāds politiskais rīks. Jā. Nu jā. Tā, labi. Es domāju, ka mēs esam cienīgi atklājuši vasaras numuru.
Liels paldies Kārlim par veltīto laiku, lai ir veiksmīga atpūta šeit Latvijā un pēc tam tālāk sekmīgas studijas un darbi Austrālijā un citviet pasaulē. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā. Bija tiešām ļoti interesanti. Jā, labi. Liels paldies.